Jūsu ierīcē nepieciešams remonts? Mēs piedāvājam bezmaksas diagnostiku. Mēs paņemam un piegādājam tieši pie jūsu durvīm bez zvaniem vai braukšanas. Pirms remonta nosūtām piedāvājumu un turpinām tikai ar jūsu apstiprinājumu. Vienkārši pārskatāmi un profesionāli. Saite aprakstā. 1 solis sagatavošanās. Pirms uzsākt iekšējo tīrīšanu, pārliecinieties, ka robotam ir izslēgts spriegums un tas ir izņemts no lādētāja. Iegūstiet nepieciešamos rīkus, skrūvgriezi, mīksto drānu un putekļu sūcēju. 2. solis – vāka noņemšana. Ar skrūvgriezu uzmanīgi noņemiet robotam vāku. Tas parasti ir piestiprināts ar dažām skrūvēm, tāpēc pārliecinieties, ka tās ir visas noņemtas. 3. solis – sūknēšanas mehānismu pārbaude. Pēc vāka noņemšanas pārbaudiet sūknēšanas mehānismu un filtru. Ja tie ir netīri vai aizsērējuši, tos vajadzētu iztīrīt vai nomainīt. 4. solis – iekšējā tīrīšana. Izmantojiet mīksto drānu, lai uzmanīgi notīrītu iekšējās daļas, ieskaitot sensorus un motorus. Neizmantojiet ūdeni vai ķīmiskos tīrītājus, jo tie var sabojāt elektroniku. 5. solis – putekļu izsūknēšana. Ar putekļu sūcēju izsūciet putekļus un netīrumus no robotu iekšējām daļām. Šī darbība palīdzēs uzlabot robotu veiktspēju un pagarināt tā kalpošanas laiku. 6. solis – vāka uzstādīšana. Pēc iekšējās tīrīšanas uzmanīgi uzstādiet vāku atpakaļ un nostipriniet to ar skrūvēm. Pārliecinieties, ka viss ir cieši nostiprināts, lai novērstu nevajadzīgu vibrāciju. 7. solis – bezmaksas diagnostika. Pirms sākt robotu, iesakām veikt bezmaksas diagnostiku, izmantojot drēme lietotni. Tas palīdzēs identificēt jebkādas problēmas un nodrošinās, ka robots darbojas optimāli. 8. solis – pieņemšana pie durvīm. Ja robotam nepieciešama profesionāla apkope, piedāvājiet saviem klientiem iespēju saņemt pakalpojumu pie durvīm. Tas ietaupīs laiku un padarīs procesu ērtāku. 9. solis – piedāvājums pirms remonta. Pirms veikt jebkādus remontdarbus, vienmēr sniedziet klientiem skaidru piedāvājumu. Izskaidrojiet, kādas ir nepieciešamās darbības un kāpēc tās ir svarīgas, lai robots darbotos nevainojami. 10. solis – testēšana. Beidzot, ieslēdziet robotu un veiciet testēšanu, lai pārliecinātos, ka tas darbojas pareizi. Pārliecinieties, ka visi sensori un mehānismi strādā un robots var veikt tīrīšanas uzdevumus bez problēmām. Jūsu ierīcē nepieciešams remonts? Mēs piedāvājam bezmaksas diagnostiku. Mēs paņemam un piegādājam tieši pie jūsu durvīm bez zvaniem vai braukšanas. Pirms remonta nosūtām piedāvājumu un turpinām tikai ar jūsu apstiprinājumu. Vienkārši pārskatāmi un profesionāli. Saite aprakstā.